Tas ir atbalsta nepieciešamības, daudziem nav skaņas? Vai tikai kādam vienam nav skaņas? Līga, tu esi vēl šeit, tu vari? Jā, es esmu. Ir skaņa. Aha, okay. Jā, tātad kādiem autisma aspektiem varbūt būtu jāsaņem vairāk uzmanības, kuri varbūt arī šobrīd ir tādā lielākā fokusā, kas ir konteksta neizpratne, jeb angliski konteksta aklums, un kāpēc mums vajadzētu par to padomāt, varbūt ne tikai pat autisma kontekstā, bet arī plašāk, ko nozīmē pierādījumos balstīts, un pēc tam beigās arī parunāsim par to, kādas ir dažas praktiskās lietas, ko mēs varam darīt ikdienā. So the Autism Foundation Finland is a 22-year-old organization. It was founded by families who were thinking what will happen to their children when they are not there anymore. And that's why it was founded. Kā jau tas ir tradicionāli, arī Somijas autisma fondu izveidoja ģimenes, kurās bija cilvēki ar autismu 22 gadus atpakaļ, jo viņi domāja un uztraucās par to, kas notiks ar viņu bērniem, tad, kad viņi nevarēs savus bērnus vairs atbalstīt. So we are providing services to all autistic individuals. The target is mainly on the high support need individuals, especially, and those in the most need of the services. Mēs sniedzam pakalpojumus visiem cilvēkiem ar autismu, cenšamies vairāk koncentrēties uz tiem, kuriem šī nepieciešamība pēc atbalsta ir augstā līmenī, un tajos, kuriem pakalpojumi ir nepieciešami visvairāk. And on the picture you can see we did a 20-year kind of history book about the Autism Foundation Finland, and these are our customers and on the front cover. Un attēlā jūs redzat grāmatu, kuru mēs esam izdevuši, kas ir par autisma apvienības autisma fonda vēsturi, un uz vāka redzamie tie ir mūsu klienti, pakalpojumu saņēmēji. A few things about the Autism Foundation Finland. I'm not going to be boring you about all the bits and details, but a few things so you know what kind of organization we are. Nedaudz pastāstīšu par autismu fondu, ar detaļām jūs negarlaikošu, bet tomēr, lai jums ir kaut kāds priekšstats, kāda veida organizācija mēs esam. We're a social enterprise, a service provider, so mainly we provide services, but we do other things as well. Sorry, yeah. Mēs esam sociālais uzņēmums un sniedzam pakalpojumus. Ir arī citas lietas, ko mēs darām, bet tas ir galvenais fokus. And as the name says, we're mainly focused on autism, but altogether all the neuropsychiatric disorders are in our services. Un kā jau nosaukums liecina, visvairāk mēs strādājam ar autismu, bet arī ar citiem neuropsihiatriskiem traucējumiem. We do housing, employment, daily activities, coaching, healthcare, pretty much anything that that is in need, we try to provide them. Mēs strādājam ar dažādām lietām, gan ar mājokļa nodrošināšanu, nodarbinātību, ikdienas aktivitātēm, konsultēšanu, veselības aprūpi, skatoties pēc tā, kas mūsu klientiem ir nepieciešams. Right, so these are the places in Finland that we're located, which is probably not that interesting to you guys. But we have 21 units, approximately 350 employees at the moment, and the revenue of Autism Foundation Finland is about 22 million a year. Un tās konkrētās vietas, kur mēs strādājam, protams, jums nav ļoti svarīgas, bet kopumā tā ir 21 struktūra vienība ar aptuveni 350 darbiniekiem, un ieņēmumi gadā ir aptuveni 22 miljoni eiro. Oh, I've been meaning to get that animation out of the picture for like a couple of months, but I always forget. But there we go. Jā, animācija pa laikam domāju, ka būtu jānoņem, bet neko, bija ar visu animāciju. And like I said, we do other things as well. So this is just a map from from the past 2 years, showing all the places that we've been doing this autism awareness lectures in Finland. So even though we're a service provider, we try to influence the Finnish society as a whole.
Un šeit var labāk redzēt to, kā mēs plašumā cenšamies strādāt, jo, lai gan mēs sniedzam konkrētus pakalpojumus, mēs strādājam arī, lai kopumā veicinātu sabiedrības izpratni un atpazīstamību autismu problēmām. Un šeit var redzēt karti, 31 plus tās 6 vietas, kur mēs esam ar saviem semināriem, informācijas kampaņām strādājuši. A bit about the philosophy of Autism Foundation Finland. I mean, we all, so individuals always changing, we always learn more, but we also think that society should change and adapt when we find individuals who need more help in their daily lives. And that's why we think it should be both ways. Individuals and society should adapt to the Par modern day. mūsu biedrības filozofiju. Mēs uzskatām, ka indivīdi mācās. Mēs ejam skolā, mēs dažādas lietas apgūstam, mēs esam nepārtrauktā mācīšanās procesā. Bet mēs uzskatām, ka arī sabiedrībai ir jāpiemērojas un jāmācās tad, ja kādiem indivīdiem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Tātad šai kustībai būtu jābūt appusējai. Jāmācās ir gan indivīdiem, gan sabiedrībai. I always to kind of introduce myself more properly. So now I incorporate one slide to the presentations always, so I remember to do that. Es parasti aizmirstu par sevi kārtīgāk pastāstīt, tāpēc esmu ielicis šo slaidu, lai atcerētos, kad man ir jāpastāst arī par to, ko es pats daru. I've been working with people with support needs the first time approximately 8 years ago. Since then, I've been working in kinds of things. I've been working as an assistant for a personal assistant, as a teacher, as a school teacher's assistant, and various other kind of coaching work. Es pats jau 18 gadus strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamība pēc atbalsta. Dažādās lomās esmu bijis personīgais asistents, esmu strādājis kā skolotāja palīgs, daudz dažādos veidos palīdzot cilvēkiem. And I've done my master's thesis on autism, and here in the picture you can actually see not something you want to read, but it's my PhD thesis on the autistic children with high support needs. Un maģistra darbu es rakstīju par autismu tēmu, un tas, ko jūs redzat bildē, varbūt nav kaut kas, ko jūs gribētu lasīt, bet tas ir mans doktora promocijas darbs par bērniem ar autismu, kuriem ir augsta nepieciešamība pēc atbalsta. Right, so enough about me and the foundation. Tas būtu viss par mani un par fondu. During my PhD, I thought when I was doing I was looking at children with high support needs, and I thought, well, support needs and high support needs, that should be something very simple and straightforward. Tad, kad es rakstīju savu doktora darbu, es sāku pētīt un domāju, ka nepieciešamība pēc atbalsta un nepieciešamība pēc augsta līmeņa atbalsta, ka tas ir kaut kas, kam būtu jābūt samērā vienkārši nodefinējumam un saprotamam. But I very quickly realized that the academic literature and the practicalities wasn't as clear as I really thought. Bet es ātri vien studējot literatūru sapratu, ka arī akadēmiskajā vidē tas nav tik vienkārši izprotams un nav arī vienāds viedoklis par to, kas tas īstenībā ir. This is part of Tony Charman's interview from The Atlantic. Un šī ir citāti no Tonija Čārmana intervijas The Atlantic. He very often gets a question about from the parents usually or the caregivers, like where on the spectrum is their child? Is it at the high end or in the low end? Bieži vien vecāki vai aprūpētāji prasa viņam, tad kur mans bērns ir te augsti funkcionējošā pusē vai zem funkcionējošā? But what he's failing to understand is what do they mean by that? Do they mean about how many features of autism do their children have? Or are they asking about how well
does the child adapt to the everyday life? Un ir grūti viņam saprast, ko īsti viņi grib noskaidrot. Vai viņi prasa, cik daudz autisma pazīmes šim bērnam ir konstatējamas, vai arī viņi prasa, cik labi šis bērns spēj piemēroties un funkcionēt ikdienas dzīvē. And these are basically very different things because the amount of autistic features does not equal the same amount of support. Un tās ir atšķirīgas lietas, jo tas, ka kādam piemīt daudz autisma iezīmju, nenozīmē, ka viņam ir nepieciešams arī liels daudzums, liels līmenis atbalsta. So now we're going into looking at some of the factors that influence support. I mean, this is not, nuclear physics. It's something that we all know, but I think it's a good way of showing how complex the situation is behind when we start giving support to individuals. Parunāsim, kādi faktori ietekmē atbalstu. Un tas, ko jūs redzēsiet, tā nav nekāda raķešu zinātne, bet no otras puses, man liekas, ka ir ļoti labi vizuāli paskatīties to, cik daudz ir dažādi faktori, kas ietekmēs. I'm just going to be scratching the surface, but this is a good start. Un arī šis ir tikai tāds īs un vispusējs pārskats, bet ar to mēs tomēr varam sākt. So experiences, they matter. Because if we have negative or positive experiences, it affects our behavior. Pirmkārt jau pieredze, un tam ir liela nozīme, tāpēc, ka ja mums ir bijusi pozitīva vai negatīva pieredze, tas ietekmēs mūsu uzvedību. Let's say that you have a negative experiences of going to Zoom conferences or lectures. Then you probably wouldn't come here. At least you would be thinking about whether it makes sense to come and listen to this guy talking about autism. Piemēram, ja jums būtu bijusi negatīva iepriekšējā pieredze kādā Zoom konferencē, jūs iespējams uz šejienu nemaz neatnāktu vai trīsreiz domātu, vai tiešām man vajag tagad iet uz Zoom konferenci un klausīties, ko stāstīs kāds par autismu. But if you have a positive experience and you think that you might receive something at the end, you might just come here and spend 3 hours of your life on it. Bet ja jums iepriekšējā pieredze ir bijusi pozitīva, tad jūs būsiet daudz gatavāki nākt un pavadīt 3 stundas klausoties. And the same thing goes with any support. If you have a bad experience, obviously you're going to be not that enthusiastic of receiving support. But if you have a positive experience, you might think, well, it might not be a bad thing to get some support in my life. Un tas pats attiecās uz atbalstu. Ja jums ir laba iepriekšējā pieredze, ka jūs kāds ir atbalstījis, jūs būsiet gatavāki pieņemt atbalstu un prasīt to. Savukārt, ja jums ir negatīva pieredze bijusi, tad jūs varētu arī atbalstu nemaz nemeklēt. What kind of support has the person received? Has he received the right kind? Kādu atbalstu cilvēks ir saņēmis, vai tas ir bijis pareizā veida atbalsts? One person might need just the moral support, so someone saying to them like, you can do it, you're good at this, just go for it. Kādam ir vajadzīgs tikai morāls iedrošinājums, ka tev izdosies, tu to vari, mēģini. The other person doesn't get anything from that kind of support because he or she doesn't know how to do this task. So they need concrete structure or concrete advice how to do it. Un kādam citam cilvēkam tas neko nedos, jo ja viņš nezina, kā to izdarīt, viņam ir vajadzīgi konkrētāki padomi, sadalīt šo darbību pa soļiem, lai viņš varētu izdarīt. Un morāla uzmundrināšana tur neko nepalīdz. So now once you've given moral support for the person who needed more concrete advice, that would lead to negative experiences. And again, that would lead not wanting to have support in the future. Un ja cilvēkam, kuram ir bijusi vajadzīga konkrēta palīdzība pa soļiem, jūs būsiet tikai uzmundrinājuši, tā būs negatīva pieredze, kas var mazināt viņa vēlmi turpmāk arī palīdzību prasīt. Culture makes a difference. It's involved in everyday life. So let's think about 2 families in Finland or 2 families in Latvia. They have very different cultures.
In the other family, they might hug every time they see one another. In the other family, they might shake hands. Kultūrai ir nozīme, jo kaut vai iedomājieties vienu ģimeni Somijā, vienu ģimeni Latvijā, ļoti iespējams, ka viņiem būs dažādas kultūras tradīcijas. Ir ģimenes, kurās ir visiem pieņemts apskauties, ir ģimenes, kur visi paspiež viens otram roku. In one culture, people are very close to one another when they're speaking. In some cultures, they hold hands when they're walking on the streets. And in Finland, people are they take their distance because it's not typical for the Finnish people to be very close to one another when they're having a discussion. Ir kultūras, kur cilvēki fiziski atrodas viens otram ļoti tuvu runājot un arī staigājot sadodas rokās. Somijā cilvēki ir ar daudz lielāku distanci viens no otra. So we need to be aware of the culture, what's behind that one person when we're trying to give support, because it might be the reaction for the closest might be a reaction to the culture rather than anything else. Un mums ir jāņem vērā šīs kultūras atšķirības sniedzot atbalstu, jo cilvēki var reaģēt uz šādām lietām, kas iespējams ir pretrunā viņu kultūrai. Culture also does very concrete things. It affects very concrete things like learning how to walk. There are 4 to 6 months differences in different cultures how quickly a child learns to walk, and that's mainly because in other cultures they leave the baby to learn to walk by themselves, and in other cultures they kind of physically prompt them, they kind of jump them around, and those children will learn how to walk much quicker. Kultūras atšķirības izpaužas pat attīstības tempos. Starp dažādām kultūrām atšķirība tajā, cik ātri bērns iemācīsies staigāt, var būt 4-6 mēneši, tāpēc, ka ir kultūras, kur ir pieņemts ļaut bērnam pašam iemācīties staigāt, nekādu to neveicinot. Un ir kultūras, kur bērni tiek staidzināti un turēti uz kājām, un tur viņi tiešām sāk šo staigāšanu ātrāk. And it doesn't mean that the children will be, the other child will be less able to walk in the future. It just means that they just learned it slightly in different time scale. Un tas nenozīmē, ka bērni, kur iemācīsies paši un vēlāk, ka viņi kaut kādā veidā būs zaudētāji, vienkārši veids, kā viņi to iemācīsies un laika temps, kādā viņi to iemācīsies, būs citādāks. Education and rehabilitation roadmaps differ from one person to another, and they have an influence on the person's functioning. Izglītība un rehabilitācija katram cilvēkam būs citādāka, un tas ceļš, ko viņš ir gājis pirms tam, ļoti ietekmēs to, kādas būs viņa spējas šobrīd. So let's say that we have 2 exactly the same kind of individuals. They're both 5-year-old. They both have the same cognitive ability. They both have the same linguistic abilities, physical abilities, but they both need support. And they live in different parts of Finland. Iedomāsimies, ka mums ir 2 piecgadnieki, kuru kognitīvās spējas, valodas spējas un fiziskās spējas ir praktiski vienādas, un viņi dzīvo 2 dažādās Somijas daļās. So now they start receiving support when they're 5 years old. And they meet different people, they go to different schools, they have different rehabilitation people, they have different doctors and psychologists, occupational therapists. And now when we see them after 10 years, we have a look at them. Do we think that they have the same support needs because they started from the same support needs? Of course not. They will have very different because they've gone through different paths in rehabilitation and education. Un tagad mēs šādus samērā vienādos piecgadniekus sākam viņus atbalstīt, viņi saņem izglītību un rehabilitāciju, bet skolotāji ir citi skolas, citi logopēdi, citi ergoterapeiti, citi ārsti, citi psihologi. Un ja mēs šos pašus 2 bērnus satiksim pēc 10 gadiem, vai viņiem būs identiska nepieciešamība pēc atbalsta? Visticamāk, nē, jo tie ceļi, kurus viņi būs gājuši, būs dažādi, un arī rezultāts būs dažāds. Language skills. So we produce language, but we also receive language. So we need to understand the language as well.
Valodas prasmes, un te ir divi aspekti. Pirmkārt, tā ir spēja valodu izmantot, tāda ekspresīvā valoda, bet arī receptīvā valoda, jeb spēja valodu saprast. So if you think of your own life, think how many times there has been a misunderstanding. Padomājiet par savu dzīvi, cik bieži ir bijis, kad ir noticis kaut kāds pārpratums. And it's usually because you misunderstood something or you said something that the other person didn't understand. You might have been incoherent in your utterances, or the other person probably didn't pay attention as much as they should have. Un visbiežāk tas būs tāpēc, ka vai nu jūs būsiet kaut ko pārteikušies, vai nebūsiet dzirdējuši, vai otrs cilvēks nebūs dzirdējis. Varbūt jūs neskaidri kaut ko izrunājāt, varbūt otrs cilvēks īsti neklausījās uzmanīgi. And these causes stress in the everyday life. These cause arguments, even fights, because we misunderstand something. Un šādās situācijās, kad kāds ir kaut ko nesapratis, pārklausījies, tas ir stress. Tie ir strīdi, reizēm pat ļoti nopietni strīdi. And now think of a person who has problems of producing language or understanding language, or even having problems in both of those things. How many misunderstandings, how many arguments are because of that fact that there are problems in comprehending language or producing language? Un tagad iedomājieties, cik daudz šādi pārpratumi, stresi, uztraukumi ir cilvēka dzīvē, kuram ir grūtības gan ar valodas izteikšanu, gan ar valodas saprašanu. An example of this would be at workplace, someone says, "Oh, you have a very nice shirt." And then the person is thinking, what is he saying? Is he saying that my other shirts aren't very nice? Piemēram, darba vidē kāds var pateikt, tev gan šodien skaists krekls. Un tas otrs cilvēks var padomāt, vai tu tagad saki, ka visi man pārējie krekli nav skaisti. So even when you understand the language, the motivation of the person who's saying it might get mixed up. So language is very important when we're talking about giving support. Un līdz ar to pat, ja mēs saprotam teikto vārdu pa vārdam, ir vēl jāsaprot arī motivācija, kāda ir cilvēkam, kurš kaut ko saka. Un līdz ar to valodas prasmēm un valodas līmenim ir milzīga ietekme, kad mēs nosakam atbalsta līmeni. Family support. And by this, I don't mean just how much support the family gives to their loved ones, but I mean how much support does a family get to survive from the everyday life. Ģimenes atbalsts, un šeit es nedomāju tikai to, cik daudz atbalstu ģimene sniedz cilvēkam ar autismu, bet arī cik daudz atbalstu šī ģimene saņem, lai tiktu cauri kādiem ikdienas šķēršļiem. Because when the family who's supporting their loved ones, they start to get stressed, or they don't have the strength anymore to be in the everyday life, they might stop going to do the work. They might not be able to support a child anymore that much, and that will reflect on if the child goes to school. It will affect the school. It will affect the other pupils in the school. It would affect the teacher. It will start affecting everyone around them if we don't support the family. Jo, ja ģimene ir izdegusi, tad viņi vairs nevar sniegt tik daudz atbalstu savam ģimenes loceklim. Un attiecīgi tas tālāk jau viņu veidā ietekmē visus, jo šis bērns iet uz skolu. Ja viņš sliktāk spēj tikt galā skolā, tad tas ietekmē gan skolotāju, gan pārējos bērnus. Un tā ļoti daudzi cieš no tā, ja mēs laicīgi nesniedzam atbalstu ģimenei. Geographical location shouldn't affect support, but it does. Geogrāfija, atrašanās vieta, tas ir viens aspekts, kuram nevajadzētu ietekmēt atbalsta līmeni, bet būsim godīgi, tas ietekmē gan. It is just a fact that depending where you live, you have different kind of people living in there, and different kind of people have different kind of knowledge base. So the first time you seek out for help, let's say a support or something, the first person, if you meet the first person, whether it be a psychologist or a doctor or a social worker, if they don't know about autism, you might not get the best possible start for your support.
Un to jau mēs, protams, paši zinām, ka dažādiem cilvēkiem ir dažāda pieredze un dažādas zināšanu līmenis noteiktās jomās. Un, ja sākot savu autismu ceļu, jūs trāpāties pie psihologa vai daktera, kurām nav īsti informācija un izpratnes par autismu, protams, ka jūsu šis ceļš sākotnēji jau būs daudz grūtāks. And therefore, unfortunately, we hear about cases all the time that families actually move to different areas in Finland and all over the world because they want to get the best support, and it might not be in that area where they live. Un mēs diezgan bieži dzirdam par to, ka ģimenes maina dzīvesvietu. Tīri tāpēc, lai saņemtu labāku atbalstu. Tā tas notiek gan Somijā, gan visur citur pasaulē. When does support begin? Usually, the earlier you start your the support system, the better it is. Nozīme ir tam, kad atbalsts ir sācies. Un tradicionāli ir tā, ka jo ātrāk mēs atbalstu sākam, jo labāk. There are a couple of exemptions to the case. Dyslexia, which is the like the difficulty of learning how to read and write, means that you need to give a perfect timing is more relevant than the early intervention, because they found that if you start too early, the child might get what do you call it? So frustrated to the support rather than getting the help from the support. Un daži izņēmumi ir, piemēram, pētot disleksiju, ir secināts, ka tur svarīgāk ir atrast pareizo brīdi, nevis jo ātrāk, jo labāk. Jo reizēm, ja atbalsts ir bijis intensīvs ļoti agrīni, tad bērns ir vienkārši izjūtis pārāk lielu frustrāciju un izmisumu brīžos, kad viņam mēģina palīdzēt, un viņš vairs īsti nav tik gatavs saņemt atbalstu, kā tad, ja tas varbūt ir bijis nedaudz vēlāk, bet brīdī, kad viņš ir gatavs līdzdarboties. But overall, the earlier you start planning the support, whether it starts right away or whether it starts, in most cases, it's best to start early on. Tomēr lielākajā daļā gadījumu ir tā, ka jo ātrāk mēs vismaz sākam plānot, ja ne uzreiz sniegt, bet vismaz sākam plānot atbalstu, jo labāk būs ilgtermiņā. Different know-how. So this is the kind of thing that we already went through in the geographical location. So different people have different know-how, and there's no going about it. Un atšķirīgs zināšanu līmenis un atšķirīgas pieejas, tas ir kaut kas, par ko mēs runājām jau runājot par atrašanās vietu, un to nevar noliegt. Tā tas tiešām ir, kad atšķirīgiem cilvēkiem būs atšķirīgas zināšanu līmenis šajos jautājumos. Different contexts, and this is the first time I'm talking about context. Dažādi konteksti, un šī ir pirmā reize, kad es tagad runāšu par kontekstu. So context just means it can be physical, it can be mental, it can be the infrastructure. So it's the environment in which we live in. Un šeit tas ir domāts, ka tas var būt gan prāta, gan fizisks, gan dažādi vides aspekti tajā ir ietverti. I'm giving you an exercise, something they need to think about. Došu jums nelielu uzdevumu pašiem padomāt. Try to think of a thing that you're good at, something that doesn't cause you anxiety, something that you like to do. Iedomājieties kaut ko, kas jums labi padodas, kaut ko, kas jums neizraisa uztraukumu un stresu, bet izdodas labi. Now, if one thing in the context, in the environment would change, it would that same thing that you like to do and doesn't cause you anxiety, all of a sudden you start to avoid it, you start to feel slightly anxious, and you might actually not be that good at that task anymore. Bet tagad iedomājieties, ka kaut kas izmainās kontekstā, izmainās tajā vidē, kurā jūs to darat. Un ļoti iespējams jūs spēsiet saprast, ka nu jau tā lieta jums vairs nepadodas viegli, nu jau jūs kļūstat uztraukušies un iespējams centīsieties izvairīties. So this might be a difficult task to come up with, like what it might be. So I'm going to give you my own explanation for it, my own example.
Un reizēm ir grūti iedomāties, kā tas tā varētu būt, tāpēc es jums došu piemēru, ko es parasti iedomājos. So I did my first degree in Scotland, and in Scotland there are few differences to Finland. I'm sorry, what? There are few differences to Scotland and Finland. Few differences between Scotland and Finland. Okay. Tātad sākotnēji studēju Skotijā un ir atšķirības starp Somiju un Skotiju. I like to ride my bicycle. I like to ride my motorcycle. I drive a car. I even drive a truck every once in a while if I'm moving house. Man ļoti patīk braukt. Man patīk braukt ar riteni, ar motociklu, ar mašīnu, un reiz pa reizei es braucu arī ar kravas mašīnu, kad jāpārvadā mantas pārvācoties. And these do not cause me any anxiety. I quite like to do it. I don't think I'm the best person driving, but I'm pretty good at it. Un man patīk braukt. Tā ir lieta, kas man nesagādā stresu. Es droši vien neesmu pats labākais šoferis pasaulē, bet tas ir kaut kas man padodas labi. However, the difference between Scotland and Finland is that they, in my opinion, they drive on the wrong side of the road. Bet viena no atšķirībām starp Somiju un Skotiju ir tāda, ka no mana redzes viedokļa viņi brauc pa nepareizo ceļa pusi. And that one small thing that changes on what side of the road that you drive, I like to delegate that work to someone else. I don't like riding my bicycle. I don't like driving a car there because for some reason, even though it's still the same thing that you do, it's the same kind of speed limits, it's the same kind of cars that are in the traffic, but it's just the one thing that changed that makes me slightly anxious about going through the traffic. Līdz ar to nonākot Somijā, es absolūti vairs negribu pats stūrēt. Es daudz labprātāk šo uzdevumu deleģēju kādam citam, jo, lai gan ātrums ir tas pats un mašīnas ir tādas pašas, bet tā viena nelielā lieta, ka ir jābrauc pa otru ceļa pusi, manī rada pietiekami daudz stresa, lai es to vairs negribētu darīt. And this is it's a very common theme when we have children with some support needs, that people ask, but they can do it at school, but why can't they do it at home? Or they can do it at home, but why can't they do it at the school? Un attiecībā uz autismu bieži vien mēs dzirdam jautājumus, kāpēc bērns to var izdarīt mājās un nevar izdarīt skolā? Vai tieši otrādi ir lietas, ko viņš var izdarīt skolā, bet to pašu uzdevumu nevar paveikt mājās? So maybe some one thing changed in the context, and therefore the same skill does not appear anymore. Un līdz ar to tas var būt arī kaut kas neliels, kaut kāda viena neliela konteksta daļa, kas izmainās, un bērns nav spējīgs tik labi vairs šo prasmi parādīt. Another example would be a person who's good at geography or history or math, but once they go to school and they have to do a test, they might freeze and they might not be able to do the tasks and show their skills in the math test because it's a test. Līdzīgi var būt, kad, piemēram, cilvēkam var ļoti patikt geogrāfija vai matemātika vai vēsture, bet nonākot skolā, kur ir jāraksta pārbaudas darbs, viņi var it kā sastingt un vairs nespēt savas zināšanas parādīt pienācīgi. Jo šeit tas stresa iemesls ir tāds, ka tas ir pārbaudījums. So here we can see that context makes a difference. So maybe when we think about giving support, we need to think about the context as well. Un tagad es domāju, jūs saprotat, ka kontekstam ir nozīme, un tad, kad mēs domājam par palīdzības sniegšanu, mums ir jādomā arī par šiem dažādajiem kontekstiem, kurā iespējams atbalsts ir nepieciešams. And then finally, what support has the person wanted? Because sometimes we might give too much support. Un vēl viens aspekts ir, kādu atbalstu cilvēks vēlas, jo reizēm mums ir tendence atbalstu sniegt pārāk daudz. We might even have a tendency to think that some things must be done in certain time frame. So that person needs to learn this in a week. Mums var būt savā galvā izdomāt kaut kādi laika grafiki. Piemēram, mēs esam izdomājuši, ka šim cilvēkam tas ir jāiemācās nedēļas laikā. And if they don't, then we start giving them support, even if they don't want it. Un ja viņiem tas nav izdevies, tad mēs sākam sniegt atbalstu, pat ja šis cilvēks to nevēlās.
I started taking photographs 5 or 6 years ago. I'm a what do you call it, like a amateur photographist. And I bet if I'd done a 3-month course on photography, I would be in the same place as after these 5 and 6 years of me learning it by myself. But I wanted to do it myself because that was something that I didn't want to. I wanted to take my time and I wanted to learn it by myself. Un es, piemēram, fotografēju. Es esmu amatieris fotogrāfs, un es to darīju 5-6 gadus. Un tā padomājot atpakaļ, ja es būtu kaut kad sākumā izgājis 3 mēnešu intensīvo kursu fotografēšanā, es droši vien tajos 3 mēnešos būtu iemācījies tikpat daudz, tik šobrīd 6 gadu laikā. Bet es gribēju mācīties lēnām, pakāpeniski savā ritmā šajos 6 gados. Man nebija iekšējas vajadzības to izdarīt pēc iespējas ātrāk. So it is possible that we don't always take preferences into account when we want people to learn things or do things as we think they should be doing them. Un tā ir tā lieta, ka mēs reizēm nepadomājam par to, kādas ir pašu cilvēku vēlmes tajā, ko viņi grib apgūt un kāda ir viņu pašu gaidas par to, kādā tempā viņi kaut ko grib apgūt. I left 5, but this is not gospel. This is not something that you should remind, okay, these are the 5 most important ones. This is something that I just thought personally that makes most difference to me. But every person can have their own 5 or 6 or 7 or even 10 different things that are the most important ones. Es atstāju šīs 5 pieredzi, ģimenes atbalstu, kad tiek atbalsts sākts, dažādie konteksti, vides un kādu atbalstu cilvēks vēlas. Manā skatījumā tie ir tie, kuriem es pievēršu visvairāk uzmanību, bet tas nav teikts, ka tieši šie ir paši svarīgākie. Jūs paši varat izdomāt, kuri 5 vai 7 vai 10 jums liekas svarīgākie aspekti. So why did we go through these? One of the reasons is that I want to bring back in mind why it is not all about the interventions and how do we do them, but we need to know the person beforehand before we start doing any kind of teaching or rehabilitation or doing any sort of interventions. Kāpēc mēs gājām šim sarakstam cauri? Tāpēc, ka es gribu jums atgādināt, ka nevienmēr intervencija kā tāda ir pats svarīgākais, ka mums vienmēr ir jādomā par konkrēto cilvēku, ar kuru mēs strādājam. And I'm often asked what is the best intervention or method that we should be using. Bieži vien man tiek prasīts, kura ir labākā intervencija vai metoda, kuru vajadzētu izmantot darbā. And it really doesn't make a difference if the person has already a bad experience on that particular method that you're trying to use. So you first have to dismantle the kind of negative experiences before you can start using any kind of method. Un tam nebūs nozīme, ja cilvēkam ar šo konkrēto metodu būs negatīva iepriekšējā pieredze, jo tad jūs ļoti ilgi strādāsiet tīri pie tā, lai vispār mazinātu viņa negatīvās sajūtas un viņa negatīvo iepriekšējo pieredzi. So that's the first part. And I think what we should really do now is to give a 3-minute break, get up, get some water, or shake your hands, just to walk around for a bit and come back here in 3 minutes time, which would be what time? Can someone tell me the time? My time is 13:44. I don't know about others. Okay, so okay, Liga is different. Coming back at 48. Liga says it's 47 now. Okay. Well, time Es really domāju, nākam atpakaļ 47, 48. 47. Okay, we get back at 48. Okay. Yeah, okay. Yeah. Okay, thanks. Tātad atgriežamies pēc 3 minūtēm, tagad pieceļamies, izstaipjamies, padzeramies ūdeni.